Labdien, dārgie draugi! Laipni lūgti atkal Koksnes gadsimtā. Kaut gan laikapstākļi liecina par rudens iestāšanos, Koksnes gadsimts turpinās. Un šodien mūsu raidījums un tā tēma ir puspatiesības publiskajā polēmikā. Un, lai mazu atsaucīti iedotu no definīciju viedokļa, tad polēmika tā ir strīdīga retorika, kuras mērķis ir atbalstīt savu konkrēto nostāju ar atklātiem, tiešiem apgalvojumiem, tādā veidā cenšoties graut pretējās puses pozīciju. Un mēs jau ļoti ilgi patiesībā, bet varbūt pēdējos gados un pat pēdējos mēnešos aizvien vairāk, tomēr dzirdam, ka polēmika attiecībā uz meža nozari un uz to, kā Latvijā mēs skatāmies uz mežu un tam pievienoto vērtību tālākajā pārstrādes ķēdē, tiek aktualizēta. Un, protams, ka ir dažādi publiskie aktori, un vieniem var būt polēmika, tā izskaitā droši vien arī Saeimas pārstāvjiem ir pieļaujama un pat nepieciešama ikdienas retorikas sastāvdaļa, bet ir droši vien daudz, varbūt arī valstisku institūciju pārstāvju, kuriem polēmika tomēr būtu drusku jāpiebremzē, domājot tomēr par argumentētu un faktos balstītu diskusiju. Un mēs šodien gribētu apskatīties uz vairākiem polēmiskiem apgalvojumiem un mēģināt tos argumentēt no 3 sociālā dialoga partneru pārstāvju pozīcijas. Tāpēc mums šodien studijā ir Latvijas meža nozares arotbiedrības priekšsēdētāja Kristīna Rapa, kas pārstāv darba ņēmēja intereses. Mums ir Āris Jansons, Zemkopības ministrijas meža departamenta vadītājs un biežs viesis mūsu studijā, kas ir tikai dabiski, kurš pārstāv valsts politisko nostāju un, principā, tātad visas sabiedrības interešu īstenošanu mežsaimniecībā. Un mums ir Uldis Biķis, Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvs, viceprezidents, akciju sabiedrības Latvijas Finieres padomes priekšsēdētājs, kurš šodien pārstāv darba devējus un uzņēmējus. Un sākot analizēt varbūt šos kopējos argumentus un viņos ietvertos naratīvus, droši vien tāds pats vienkāršākais apgalvojums, kurš, manuprāt, pilnīgi pats par sevi neko neizsaka, tomēr raisa negatīvu, viennozīmīgu viedokli, īpaši Latvijā, kur mēs esam pieraduši domāt, ka viss ir slikti.lv, ir tāds, ka aptuveni sakot valstī, jeb tad visai sabiedrībai, piederošos mežus, tad mēs runājam par valsts mežiem, ka šajos mežos izciršana notiek bez skaidriem datiem, tad tas it kā parāda, ka mēs nezinām, ko tur vispār dara uzņēmums, kurš apsaimnieko valsts mežus, un atbildības. Tad neviens nav atbildīgs par to, kas tad īsti notiek. Āri, vai šobrīd saimniekojot tā, kā mēs to Latvijā darām, pieņemot, ka tas tomēr notiek pēc pastāvošiem normatīviem aktiem, mēs pamatoti varētu teikt, ka riskējam pazaudēt mūsu mežus tādus, kādus tos pazīstam? Jā, tāda apgalvojuma palaikam izskan, un jāsaka, protams, Latvijas mežos mums nenotiek kaut kādas haotiskas rīcības bez kontrolas un bez zināmiem skaitļiem, kas tad galā tur sanāk. Skaitļi turklāt liela daļa ir arī publiski pieejami, gan centrālās statistikas pārvaldes apkopotie skaitļi, gan valsts meža dienesta apkopotie skaitļi, ko katram ir iespējams atrast pietiekami ātri un vienkārši. Un tieši tāpat, ja mēs runājam specifiski par valsts mežiem, tad tur arī ir gada pārskati pieejami un cita veida informācija, par kur mēs nekādi nevarētu apgalvot, ka kaut kas notiek bez plāna un teiksim, haotiskā veidā. Latvijā šobrīd arī normatīvā vide un viņas uzraudzība ir diezgan stipra. Mēs esam vēl tajā, teiksim tā, pārejas periodā starp padomju sistēmu, kurā viss bija
pateikts līdz pēdējiem decimālu skaitlim, un to, ka meža īpašniekam vai apsaimniekotājiem ir relatīvi lielāka rīcības brīvība, proti sabiedrība viņam vairāk uzticās, un arī šeit pārējai turpinoties nav jābūt bažām par to, ka nebūs pieejami kaut kādi dati vai nebūs nokontrolējams vai saprotams, kas tur īsti notiek. Mums attīstās tāpat attālās izpētes tehnoloģijas, attīstās datubāzes, kuras ir publiski pieejamas, tā kā ar šo jautājumu nevajadzētu būt izaicinājumiem. Paldies, Ārti, tu atbildēji ļoti savam amatam atbilstoši, politkorekti un pareizi, bet manas bažas, domājot par to, kad šāds apgalvojums izskan, ir drīzāk nevis par to, ka kāds patiešām domā, ka kaut kas tāds ir bez kontrolas un bez datiem un bez atbildības notiek, bet mērķis jau ir sēt tādu emocionālo neusticību. Un šeit es gribētu pajautāt varbūt jums visiem, kā jūs katrs varbūt jūtat, ko tad vispār varētu nozīmēt apgalvojums riskēt, pazaudēt mūsu mežus, kādus tos pazīstam. Ko nozīmē pazīstami meži un viņu pazaudēšana, jūsuprāt? Varbūt es varu iesākt, un tad jau kolēģi turpinās. Jā, mazliet atļaujoties tādu vēsturisku atskatu, ja pēc Otrā pasaules kara, ja mēs pirmās pāris desmitgadus, teiksim, līdz 60. gadiem varam uzskatīt par, kādus mežus tad mēs pazīstam. Tajā brīdī tas bija kara nopostītas teritorijas, kur lielās platībās bija nepieciešams galvenokārt sējot, jo tādus nevarēja paspēt saražot, atjaunot tās teritorijas, panākt, lai tas mežs sāk augt, tad kaut kā atgūties pēc tā kara. Un tad mēs nonākam pie tādas nosacītas situācijas, vai varētu teikt izejas pozīcijas, teiksim, 60. gados, tagad ar to mežu daudz maz tās sekas ir daudz maz sakārtotas, tagad mēs varētu teikt, šitāds tas mežs tad apmēram arī būs. Un no tā brīža, ja mēs paskatāmies uz priekšu, kā tas ir noticis, mežsaimnieki ir ieguldījuši ārkārtīgi daudz resursu un darba, lai tas mežs šobrīd izskatītos tāds, kāds viņš izskatās. Tad ir ieguldīts ļoti daudz hidrotehniskajā meliorācijā, drusku zem 1 000 000 hektāriem, kas ir Latvijas teritorijā, kur šie darbi ir veikti, ir ieguldīts daudz meža kopšanā, ir ieguldīts meža selekcijā, tad izvēloties noturīgākos kokus. Un tas, ko mēs redzam tagad, patiesībā ir nevis meži tā, kā mēs viņus zinām, bet meži tādus, kādus iepriekšējās mežsaimnieku paaudzes viņas ir izveidojušas. Un viņas ir izveidojušas šobrīd līdz tai situācijai, kurā liela daļa no šiem te mežiem ir sasniegusi tagad to savu pilnbriedu. Un tas varbūt pa laikam rada tādas spekulācijas vai grūtības uztvert, kāpēc šobrīd varbūt to mežstrādi mēs kaut kur redzam vairāk vai redzam pie ceļa vai tam līdzīgi. Tāpēc, ka tas ir dinamisks process un šobrīd viņš ir nonācis līdz viena posma tādam loģiskam sasniegtam rezultātam. Mēs esam, ja rēķina pret 70. gadu pašu sākumu, mēs esam krāju Latvijas mežos vairāk nekā dubultojuši. Tātad mēs esam sasnieguši to rezultātu, un tagad tas brīdis, kā jau tu pieminēji, rudens tā kā nāk virsū, tagad ir laba daļa tās ražas jānovāc. Un tāpēc arī notiek zināms pārveides, kuras cilvēki varbūt pamana. Es gribētu teikt, ka mežs ir raips kā dzeņa vēders, un tāds viņš arī turpmāk būs, un tas ir labi. Jo mums ir pirmkārt arī šie valsts noteikumi, vai sabiedrības kopuma akceptētie noteikumi ir tādi, ka mums nav simtiem hektāru plašas galvenās izmantošanas cirtes vai, teiksim, viena darbība ļoti plašā lielā teritorijā. Mums ir ļoti sadrumstalot. Kādreiz arī tiek pārmests par to, kad ir lupatu deķis raibais, bet no tādas bioloģiskās daudzveidības vai no konfigurācijas, kas konkrētā meža nogabalā aug, spēle ar gaismu, ar mitruma režīmiem, ar vecuma struktūru kokiem, patiesībā dod ļoti lielu šo atšķirību un šo bioloģisko daudzveidību. Līdz ar to tas mežs mums ir ļoti nevienāds, no nogabala uz nogabalu, dažāda vecuma,
Un tas, ka cilvēks veic savu primāro darbu, lai kļūtu ekonomiski spēcīgāks un uzkrātu kapitālu un vairotu kapitālu, tas it kā būtu pašsaprotams mērķis. Un tas ir leģitīms mērķis, jebkuram meža īpašniekam domāt par kapitālu uzkrāšanu un kapitālu veicināšanu, lai viņš aug un vairotos. Tā kā, manuprāt, ar to viss ir kārtībā un par to nav jāuztraucās. Tas, ka atkal ir ļoti viļņoti šie kari, es pat teiktu abi kari, ne tikai viens karš, abi kari ir ienesuši ļoti lielas izmaiņas. Tā tas ir. Arī saimniekošanas aktivitāte dekādēs ir pa 10 gadiem, ja skatās, ir ļoti atšķirīgs bijuši. Līdz ar to tas raibums ir tiešām kā rudenī krāsu gammas, un tas ir labi. Redz, tā polemika, kas šobrīd ir publiskajā vidē, savā ziņā ir arī, es teiktu, nedaudz aizvainojoši cilvēkiem, kas nozarē strādā. Jo patiesībā sakot, Latvijā, ņemot vērā, ka mežs ir mūsu viens no pamatresursiem, mums ir ļoti nopietnas tradīcijas. Pie tam mums ir ne tikai tradīcijas šo mežu apsaimniekot, bet mums tam visam ir arī zinātnisks pamatojums. Mums ir nopietna gan universitātes bāze, gan zinātniskā bāze pie Silavas. Nepārtraukti ir noteikti procesi. Cilvēki tiek izglītoti, viņi izglītojas, zinātnieki pēta. Mēs pielietojam jaunākās atziņas gan par kopšanu, gan par audzēšanu, gan notiek tātad atjaunojumā stādāmā materiāla selekcija. Līdz ar to personīgi es ļoti cienu un arī novērtēju to darbu, kuru cilvēki, kas strādā šī nozarē, iegulda ikdienā, lai nozara kļūtu arvien labāka, arvien jaudīgāka, un visi šie lēmumi, kurus mūsu mežsaimnieki pieņem, viņi viennozīmīgi ir balstīti gan gadu desmitos krātās zināšanās, gan arī zinātniskā pieredzē un pierādāmās lietās. Līdz ar to, tad, kad tiek izteikti kaut kādi secinājumi konkrēti par meža nozari, ir drusku skumji, jo viņi viennozīmīgi šos secinājumus izsaka cilvēki, kuriem īsti nav zināšanu un pieredze šī jomā. Otrs, es domāju, ka ļoti ātri aizmirstās arī tādas tehnoloģiskās attīstības vēsturi. Man viens no tādiem piemēriem, kas pašam ļoti patīk, kad, teiksim, grāvi, viņi nesa arī vairākas funkcijas. Nav tikai tāpēc, lai novadītu ūdeni. Kādreiz tas bija transportēšanas ceļi, un tāpēc bija nepieciešami taisni grāvi bez līkumiem, lai varētu transportēt garus baļķus pa šo ūdens periodā, kad ir augstāka ūdens līmeņa. Piemēram, un šodien pārmest, kāpēc ir daudzās vietās ļoti taisni grāvi, vienkārši vēstures varbūt nezināšana, un varbūt specifisks vēstures, tieši mežsaimniecības tehnoloģijas vēstures nezināšana, bet ko var darīt? Ir jāgrib izpētīt, varbūt tās pirms izsaka apgalvojumi. Jūs pieminējāt visu vēsturi, un tāpēc man pašam ir tāds neliels komentārs skatītājiem arī par vēsturisko ainavu, kuru mēs bieži uzskatām, ka viņa ir vērtība pati par sevi, kas arī ir jāizstāv. Tad tas analoģija ar dzeņu vēderu ir ārkārtīgi precīzi, jo patiesībā daudzus gadsimtus vēsturiskā Latvijas ainava bija šis lupatu deķis no mazām viensētām, no mazām naturālajām saimniecībām, ap kurām tika veidota vienas ģimenes vairāk paudžu zemes apsaimniekošanas sistēma. Un līdz ar to teikt, ka izraibināta Latvija vairs nav tā, ko mēs kādreiz pazinām, tad jautājums, kas ir tas atskaites punkts vai kas ir tas kritērijs, kurā brīdī mēs pasakām šeit, šī laika posmā, šī punktā ir tas vislabākais brīdis, pēc kura mums ir jāpiefiksējās un pēc tam jāmēra no tā visi pārējie izmaiņu procesi. Un tieši šajā ziņā jautājums ir, ainava, protams, ir subjektīvs lielums, un par ainavu mums var neviens tā īpaši tiešā veidā pārmest nevar, kāda viņa ir bijusi mainīga vai nē, bet mums pārmet ļoti konkrēti par to, ka šobrīd, tas ir vēl viens publiskās polēmikas, ārkārtīgi spēcīgs naratīvs, ka mežu tagad šīs izciršanas dēļ CO2 piesaiste mežos sarūk, mēs nespējam izpildīt Eiropas 2030 un kur vēl 2050 klimata neutralitātes mērķus. Par to Latvijai būs jāmaksā milzīgi finansiāli sodi,
Un vienīgais veids, kā izvairīties īstermiņā un sasniegt šos mērķus, ir tagad pārstāt kaut ko darīt. Jo tas taču būs tas, kas piesaistīs CO2 un atgriezīs mūs atpakaļ labo valstu vidū. Jā, varbūt iesākot komentēt šo te aspektu, svarīgs ir tas laika nogrieznis vai laika horizonts, uz ko mēs skatāmies. Un to ir apliecinājuši vairāk arī publiskajā vidē pieejami pētījumi un pārskati, ar kuriem jebkurš var iepazīties, kurš vien vēlās to informāciju iegūt. Proti, ņemot vērā to, kāda mums šobrīd Latvijas mežos ir vecuma struktūra un situācija, mums ir ļoti komplicēti sasniegt visus mērķus pēc kārtas, respektīvi visas tās atskaites punktus, kas būtu 30., 40., 50. gads. Un svarīgs tam pasākumam de facto jau ir gala rezultāts, proti 50. gads un uz priekšu. Jo pēc 50. gada jau nekas nebūs, nekas nebeigsies. Proti, tad, ja mēs gribam tajā 50. gadā sasniegt klimata neutralitāti, tad klimata neutralitāte jau nav tāds tā kā vieniem pulkam bija Ziemeļpols, kur iesprauž to mietiņu un tad viņš ir sasniedzis Ziemeļpolu. Tas ir rezultāts, tas ir stāvoklis, kurš tālāk arī ir uzturams. Tad mums ir jādomā vismaz līdz tam 50. gadam un arī tālāk. Tādos mērogos, kādos normāli arī mežsaimnieki ir pieraduši domāt. Un par ko liecina pētījuma rezultāti, ka mums ir jāfokusējās uz ilgāka termiņa mērķiem, jo tagad kaut ko apturot un nedarot, lai sasniegtu nākošā gada rezultātu, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nesasniegsim tos gala rezultātus, tos tālos mērķus, kurus mēs gribam sasniegt. Jeb kas ir pēc būtības visa šī pasākuma mērķis, kāpēc mēs vispār strādājam, uz ko tad mēs strādājam. Vēl viens aspekts, kas ir svarīgs no izpratnes viedokļi, un kas pa laikam varbūt ir pietrūkstoši, ir divi aspekti. Viens, ka mežā oglekļa uzkrājums nevar palielināties bezgalīgi. Nav tādas sistēmas, kurā bezgalīgi var tikai krāties. Viņš piekrājās pilns, un tad viņš ir pilns. Un tad tur notiek kaut kādas svārstības, bet tas vairs nav bezgalīgs uzkrāšanās objekts. Un ņemot vērā jau iepriekš pieminēto, ka kopš 60. gadiem ir ļoti aktīvi strādāts, lai to glāzi pildītu pilnu, tad šobrīd viņi ir diezgan tuvu tai kapacitātei. Un tur nav ļoti daudz vēl, kur papildus ielikt. Tas, kur mēs varam ielikt, un tas, kādā veidā arī Latvijā vienmēr skatās uz nozari, skatās uz meža nozari kopumā. Tātad nevis atrauti katru to fragmentiņu, bet skatās uz meža nozari kopumā, proti no tās sēklas ielikšanas zemē līdz tam gala produktam, kurš aiziet tālāk vai būvniecībā, vai tepat pie mums, vai eksportā, vai kaut kur. Un skatoties uz to visu kopumu, tur mēs varam ieraudzīt tās vietas, kur tad mēs varam papildus vēl darīt labu klimata pārmaiņu mazināšanai. Proti, mēs varam no tās glāzes drusku paliet nost uz pārstrādi, kur viņš tad tiks uzglabāts citā glāzē, un šita mums atkal parādās vieta, un ja mēs protam audzēt efektīvāk, un to mēs protam, tad mēs varam straujāk atkal šeit piesaistīt. Un tas nav maz svarīgi arī no tāda skatu punkta, ka mēs jau nevaram runāt tikai par CO2 piesaisti un absolūti nevienā brīdī nerunāt par cilvēkiem vai par nodarbinātajiem, gan nozarē, gan Latvijā kopumā. Jo mēs bieži vien aizmirstam aiz šiem skaitļiem, ka jebkurā nozarē, par kuru mēs runājam, kurai būtu kaut kas jāsamazina, jo galu galā ne jau meža nozare vienīgā, kurai ir jādomā par CO2 piesaisti, tas ir komplekss risinājums. Ir runa gan par transportu, kas ir daudz būtiskāks CO2 emitētājs, gan par apstrādes rūpniecību, gan par vairākām citām nozarēm. Un tajā visā, manuprāt, visu laiku iztrūkst cilvēks. Cilvēks, ģimene, darba vietas un tas pienesums, ko cilvēks caur savu būšanu un darbošanos, caur to, ka viņš strādā, maksā valstī nodokļus, ko viņš savukārt dod valsts ekonomikai, un kā caur ekonomikas intensificēšanu mēs savukārt varam panākt kādus arī labus, lieliskus rezultātus,
bet tāda vienkārša, teiksim tā, lineāra griešana, jebkurā gadījumā nekad nav labākais risinājums. Tā ir utopija uzstādīt, ka valsts un atsevišķa sabiedrība kā valsts kopums var pastāvēt bez dabas resursu izmantošana. Tā ir utopija. Tad tie dabas resursi ir jāizmanto, jautājums ir kādi un kam tiek piešķirt prioritāti. Un Latvijas gadījumā, ja mums ir tā laime un pats, kā saka, Dievs ir devis pasaules radītājs, ka mums ir auglīga zeme, tad šie bioloģiskie aktīvi, kā viņus arī varētu nosaukt, jeb to, ko daba rada, audzējot kopā ar enerģiju, ko iegūst no saules un ūdeni un tām vielām, kas ir uz zemes, tad tas ir arī jāizmanto. Mēs nepumpējam naftu, mēs nerokam derīgos izrakteņus, tos dara lielākas nācijas un plašākas teritorijas, bet mēs varam apsaimniekot savu auglīgo zemi, un principā radīt produktus, ko mums ir iespēja atkal realizēt un caur šo maiņas vērtību, jeb naudu iegūt atkal to, ko vēlās mūsu sabiedrība. Mēs taču bez tiem telefoniem vai automašīnām, kuras mēs neražojam Latvijā, droši vien nevaram iedomāties savu dzīvi. Diezgan daudz sadzīviskās lietas, kas mums mājās ir, nav viņas saražotas Latvijā. Tad viņas ražo citas sabiedrības, kur atkal ir citi principi un citi pieņēmumi. Katrai nācijai jāizvēlās savi. Mūsu gadījumā visticamāk tomēr šis meža resurss, koka šķiedra un koka produkti ir tie, ko mēs varam ne tikai paši izmantot, bet arī piedāvāt plašai pasaulē. Jā, un tieši par šo izskan vēl kāds apgalvojums vai pat tāds savā ziņā, es to varētu traktēt pat kā zinām uzbrukumu, ka kokrūpnieki jau nepārtraukti prasa, lai mežos, īpaši valstī piederošos, visai sabiedrībai piederošos mežos, mēs cirstu vairāk. Redz, tā glāze, ja, viņu var tā kā lēnām izdzert, bet tie kokrūpnieki tā kā tādi rūdīti alkoholiķi grib izraut vienā paņēmienā, un kas tur rīt būs, galva sāpēs, nesāpēs, kāda starpība. Vajag tagad, šodien mums ir dzīves. Es pārspīlēju, protams, es drīzku tā kā ironizēju par to, bet un runājot par to, ka grib cirst vairāk, visu laiku tiek tā kā atgādināts, jau vairāk, gandrīz 15 gadus vairāk sena pagātne, kad krīzes laikā tika pieņemts lēmums par papildus ciršanas apjomu valsts mežos, šie 2+2 miljoni, kas šķietam iespējas, starp citu, kas šķietam ir jau tik daudz aprunāti, bet tik un tā tiek visu laiku celt ārā un ārā, akcentējot reizēm pat līdz tādai primitīvismam, ka tas bija vajadzīgs, lai palīdzētu valsts budžetam tajā brīdī. Kristīna, vai tomēr nē? Vai tomēr tajā brīdī, kad šādi lēmumi tika pieņemti, tur nebija tomēr tā darba vieta kā viens no prioritātēm? Tā krīze bija ļoti smaga. Es zinu, ka mums bija ļoti labā sadarbība tolaik arotbiedrībai ar darba devēju, jo, diemžēl, vienam no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Latvijā ar nacionālu izcelsmi Latvijas finieriem nācās atlaist ļoti lielu cilvēku skaitu. Bija pār pa 1000 cilvēku, vai ne? Es pareizi atceros. Jā. Un tajā brīdī tas bija ļoti svarīgi, kā saglabāt tās darba vietas. Un tas bija ļoti smags process visām pusēm, gan darba devējiem, kas ir investējis gan aprīkojumā, gan cilvēku apmācībās, gan dažādās tehnoloģijās. Un tā nav tāds bizness, kurš ātri atmaksājas. Ja, tas ir tiešām ilgtermiņa ieguldījumi. Un pretī ir īsti dzīvi cilvēki ar ģimenēm, ar krīzes situācijā. Tajā brīdī, atceraties, bija arī burbulis ar visām nekustamo īpašumu cenām, ar kredītiem un ar visu. Un bija jautājums, kā tad saglabāt darba vietas maksimāli, ja, īsinot darba laiku, mazinot maiņas, apsolot cilvēkiem, ka tiklīdz šī krīze būs nokopta, viņus pieņems atpakaļ darbā. Tātad tas stāsts nav tāds vienkārši, mums vajag budžetā naudu un tagad mēs veiksim šīs darbības.
Arī šobrīd ir diezgan līdzīgi. Mēs varam ļoti labu analoģiju veikt. Mēs šobrīd runājam, ka valstī ir nepieciešama budžetā līdzekļi aizsardzības stiprināšanai, kas viennozīmīgi nav apspriežams jautājums mums kā mazai valstī, kuras kaimiņš ir agresors. Jā, mums ir viennozīmīgi jāstiprina valsts robeža, jāstiprina mūsu aizsardzības spēku kapacitāte un viss pārējais. Jautājums ir, vai mēs vienkārši atņemot no citām nozarēm un ieguldot aizsardzībā, vai tas ir pareizais ceļš? Tātad vai nebūtu pareizāk likt visiem galvas kopā, kur mēs varam intensificēt ražošanu, kur mēs varam panākt lielākus eksporta ieņēmumus caur šiem ieņēmumiem, tātad ieņēmumus arī caur nodokļiem valstī, gan uzņēmē darbībā, gan nodarbinātības nodokļi, un caur šiem te nodokļu ienākumiem mums tātad rodas šie papildu līdzekļi. Tas ir tas jautājums. Es teiktu tā, ka tajā periodā nebija krīze tikai kokrūpniecībā vai mežsaimniecībā, bet visā Latvijas tautsaimniecībā, un laikam no tādām ekonomiskām krīzēm tā ir bijusi Latvijas viena no lielākām miera laika, ja ne lielākā miera laika krīzēm, kad nav karš, bet kad tomēr ir miera apstākļi, jo Latviju tomēr pāris gados pamet ļoti, ļoti daudz ģimenes un aizbrauca, kā saka, meklēt iespējas nopelnīt un izdzīvot ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju. Es precīzi to ciparu nepateikšu, bet es domāju, ka tas bija tuvu 200,000 iedzīvotāju. Tajā brīdī arī, godīgi sakot, pieņēma diezgan radikāls lēmums. Meža nozara tas skāra ļoti smagi, un arī tur bija nepieciešams varbūt veikt darbības to, ko darba devēji darīja, bet šī iespēja, kas tika dota Latvijas valsts mežiem, nevis kā uzdevums izdarīt, bet iespēja to darīt. Pirmkārt, viņi netika realizēti vienā gadā, bet tās tika realizētas 3 gadu laikā, un patiesībā pat viss apjoms netika izstrādāts. Bet tirgus tika sabalansēts šo to instrumentu, un kokrūpniecība tajā brīdī vienu gadu patiesībā katru mēnesi gāja arvien sliktāk un sliktāk, bet otrā gada katru mēnesi jau gāja uz augšu. Mums bija izteikts V-burts tirgus stabilizācijas periodā. Un ļoti īsts periods. Godīgi sakot, Latvijas kokrūpniecība bija viena no tām kokrūpniecībām Eiropas Savienībā, kas atguvās pirmā un izmantoja varbūt tās iespēju un pat piepildīja jaudas atpakaļ un sāka pieņemt darbinieks atpakaļ. Tā kā pat kokrūpniecība, es teiktu tā, ka tika cauri ar vieglu izbīli, bankrota vilnis uzņēmumos nesekoja, un cilvēki arī tika atlaisti. Viņi tika atlaisti uz pietiekoši īsu laiku un nepazaudējot attiecības ar valsti. Un tas ir tas labais darbs, kas tika izdarīts, pragmātisks darbs, kas tika izdarīts pieņemot šos saimnieciskos lēmumus, tā skaitā valsts pārvaldītā mežsaimniecībā valsts uzņēmumā. Un droši vien, ka tas ir vislielākais paldies var izteikt tā laika ministra kabinetam un visiem iesaistītiem cilvēkiem. Tā kā tas bija, bet tas ir bijis vienu reizi, ka tiešām tādu vienots redzējums par krīzes situāciju tika novērtēts un tika izdarīts, un arī, jāsaka godīgi, tik liela saimnieciskā krīze jau arī nav citreiz bijusi. Labi, Uldi, paldies par šo 15 gadu seno atskatu. Bet kā tad ir tagad? Tagad arī ir tā, ka vajag to glāzi papildināt no valsts meža puses vēl vairāk un vairāk. Es varbūt tās paturpinot šo tematu teikt tā, ka mežsaimniecība ir viena no tām nozarēm, kura kapitāls uzkrājās uz zemes augošā koka veidā. Viņš ir. Un jautājums ir, kā mēs viņu apsaimniekojam un izmantojam. Un te ir jautājums droši vien atkal šī kopējā izpratnē. Ja mēs zinām, ka mums ir šāds aktīvs, un ja mēs zinām, ka nenodarot pāri ilgspējīgai ražošanai nākotnē un arī nenodarot pāri mežsaimniecībai pēc būtības, kurai ir jārada vairāk funkcijas, kā ne tikai apaļkoku piegādes realizācija, tad droši vien šis jautājums ir ļoti leģitīms. Un jautājums ir kopā izpratnē sabiedrībā. Ja mēs varam, kā saka, no uzkrājumiem kaut ko paņemt šī brīdī, lai realizētu visu svarīgāko, kas patiesībā šī brīdī tomēr sabiedrībā prioritējas kā valsts drošība, tad kāpēc lai to nedarītu? Arī tev bija
Jā, varbūt papildinot to atskatu vēsturē par tām krīzēm. Protams, ja mēs paskatāmies 2000. gados, tad jā. Ja mēs paskatāmies drusku tādā garākā periodā, tad nopietnākā ekonomiskā krīze pagājušā gadsimtā bija 30. gadu depresija. Un, ja kādam ir interese, var aiziet palasīt grāmatas vai uz arhīvu un redzēt, ko tad darīja Latvijas valsts 30. gadu depresijā. Strauji palielinājās mežstrāde valsts mežos saimnieciskā kārtā, kas bija tieši tāpēc, lai sabalansētu situāciju un lai palīdzētu noturēties tautsaimniecībai. Pēc tam bija nākošais notikums bija 90. gados. Latvija atguva neatkarību. Kas notika Latvijā atgūstot neatkarību? Bija posms, kad viss bija uz kartiņām, nebija nekā. Vecā sistēma bija tā kā bruka kopā, jaunā sistēma vēl nebija īsti iesākusies. Ko darīja? Gāja uz mežu. Tieši to arī darīja. Un tur jau nav nekā slikta. Tur būtu, ja mēs varētu, tāpēc man ļoti pārsteidz tas tonis šī apgalvojuma. Ak, Dievs, tagad nozāģēja nedaudz vairāk kokus. Tad ārprāt, nekad neviena koka vairs atpakaļ Latvijā nebūs. Tas ir ļoti labi, ka mums ir šāda te iespēja. Tas jau nav tā, ka mēs būtu aizgājuši un izrakuši, tur kaut kādu naftu un to vienreiz izpumpējām un viss tagad pie nākošās krīzes mums būs, pilnīgi nekādu variantu vairāk nebūs, jo tur tukšs, nav vieta, tukšs caurums palika. Bet turpinot tālāk strādāt, arī pie nākošās krīzes tie koki viņi būs izauguši atpakaļ un mums būs iespēja noturēt Latvijas tautsaimniecību. Kas ir tikai labi, nevis slikti. Un otrkārt, turpinot ar šī brīža lēmumiem, kādi tiek pieņemti vai kādi potenciāli varētu tikt pieņemti, ir jāsaprot, ka tas, kas tiek virzīts šobrīd kā priekšlikums, principā ir ar aprēķinu, ka šādu te nelielu mežstrādes apjomu palielināšanu mēs redzam, ka no meža vecuma struktūras, no pieauguma viedokļa mēs varam nodrošināt šādu mežstrādes apjomu palielināšanu vismaz 10, 15, 20 gadu periodā. Tas nav kaut kāds vienreizējs pasākums, tagad paņēmām, nogrābām un tad pēc tam viss tur paliks tukša vieta un nevarēsim vairāk. Un tas arī ir tikai loģiski, tāpēc, ka arī, lai mēs efektīvi izmantotu papildus pieejamu resursu, tad ir jābūt pretī arī rūpniecībai, un viņiem arī ir jāplāno savus jaudas un, palielināšanās, lai nebūtu tā, ka mēs tagad drusku te nozāģējam papildus un to visu čukru uzreiz kuģi iekšā un kā apaļkoku pāri pa jūru, kas būtu absolūti neloģisks lēmums. Šajā gadījumā mēs saprotam, ir nepieciešams papildus ieguldījums, un kāpēc viņš ir nepieciešams, un redzam no koku pieauguma datiem un no meža datiem kopumā, ka šāda iespēja ir, un tāpēc arī tāda tiek virzīta. Kā varbūt nokomentēt, kā pēdējo 20 gadu laikā ir mainījušies kopējie ciršanas apjomi Latvijā? Viņi tiešām ir tik dramatiski auguši? Ir, ja pēdējos 10 gados kopumā viņi ir svārstījušies, ir drusku izmaiņas bijušas pēdējos dažos gados, kad bija ļoti augsts koksnes cenas, kas arī tikai loģiski, privātie meža īpašnieki, paskatoties, ka tagad par to koku var dabūt tik daudz, un kur varbūt pie citas cenu struktūras vietām viņam nebūtu jēga pat iet pakaļ, viņš ir kaut kādos galīgos brikšņos un žampā un kaut kur tālu iekšā, bet tagad viņu var paņemt, tas tikai loģiski, tagad tas ir tas brīdis, kas tika izmantots un tas resurss, jeb tā raža tika novākt. Tad notiek atjaunošanās, un atkal būs atpakaļ tas mežs. Es pat gribu pieminēt, ka vēl 15 gadu atpakaļ kokrūpniekiem bija jāpiemaksā, lai šķeldu aizvestu prom. Un beidzamos tikai varbūt 5-6 gadus tik tiešām arī Latgalē tālākā teritorijā, kā saka, valsts no ostām, arī meža šķelda tiek jau rūpniecības gan izgatavot lielākā daļa mežsaimniecība. Pirms tam tā nebija. Tā kā pat cenu līmeņa neatbilda, lai visu koksnes produktu izvest ārā no mežsaimniecības un netika izmantots visas iespējas no tādas ekonomiskās plūsmas viedokļa koksnes. Par ekonomiskajām plūsmām mēs aiziesim tūlītās nākamajā diskusijas posmā par nozares pārstrādes jaudām un iespējām, bet tas, kas vēl var būt par mežsaimniecību, izskan
ka pieaugušu mežu platības jau samazinās, jo tie tiek nocirsti. Un tai pašā laikā katrs izcirtums, kas Latvijā tiek izveidots, tik un tā tiek saukts par mežu, tāpēc meža platības jau nesamazinās, bet ir jāskatās uz to, ka kopējā krāja mežos jau kaut kādu periodu sarūk. Šāds apmēram apkopojums no šīs publiski paustiem apgalvojumiem. Un, lai to polēmiku tomēr višķi līdzsvarotu, te gan laikam jāatzīmē, ka koksnes izstrādes un neto pieauguma attiecība Latvijā ir tomēr viena no augstākajām Eiropā. Kā ir ar? Izstrādes un neto pieauguma attiecība liecina par efektīvu pieejamo resursu izmantošanu. Cik tālu tas attiecās uz kopējo koksnes krāju, tad es atgriezīšos vēlreiz pie sākuma tēzes. Tas ir tas rezultāts. Tātad rezultāts darbam, kas tika ieguldīts 60., 70., 80. gados. Mēs esam nonākuši pie papildus rezultāta. Ja bija kaut kāds bāzes līmenis, mums bija kaut kas varētu saukties, kaut kāds fonds. Fondā mums tur bija miljons. Un tagad ir jautājums, vai mēs tagad kaut ko darot, ņemot drusku kaut ko vairāk ārā, vai mēs nonīcinam tā fonda to pamatsummu, vai no tā miljona tur paliek tagad mazāk, vai arī mēs paņemam nost to procentu, kas ir iegūts papildus. Un šajā gadījumā mēs vairāk strādājam tajā virzienā. Tad tā iespēja ir pieaugušo audžu apjoms. Iepriekšējos periodos tur nebija būtisks izmaiņas. Kopējā krāja viņa sasniegusi to savu pīķa līmeni, un ar to mēs arī rēķinamies, ka viņa nevar pieaugt bezgalīgi. Tas, kā tas notiek kopumā, ja mēs tādam mērogam vienkārši, lai veidotos tā izpratne, uzskats materiāls, tādam mērogam atnesot uzskats materiālu un drusku saprotot, kā tā procesa dinamika ir. Ja mēs šito uzskatītu par visu Latvijas mežu kopējo platību, tad tas ikgadējais nozāģētais apjoms ir apmēram, galvenajās cirtē nozāģētais apjoms ir apmēram šitik daudz. Tas, kas tur ir nozāģēts. Bet nav jau tā, ka tagad šito te nozāģējot, tur paliek tukšums uz visu laiku, un tad nograuzīsim nākošo gabaliņu, beigās tā ripiņa pazudīs kaut kur. Jā, tā bebrs dara. Katru gadu tas notiek augšana, respektīvi katru gadu notiek meža atjaunošana, gan pašsējas ceļā, gan arī stādot un kopjot tālāk. Un šī vieta pildās ciet, un kaut kādā citā vietā mums atkal ir tas robiņš. Un tas ir dinamisks process. Tad mēs nenoplicinām to pamata resursu. Un te jau var redzēt, šeit tā augšana ir notikusi pietiekami pakāpeniski, tad varbūt daudz tur nekas tālāk nav darīts, bet mums jau ir iespēja arī to augšanu nodrošināt krietni efektīvāk. Tātad straujāk aizpildīt to vietu, kur ir izveidojusies. Teikt, ka pēc mežizstrādes, tas, kas paliek pēc mežizstrādes, tas nav mežs, tā ir tāda, laikam būs jālieto to tavu izvēlēto jēdzienu, tāda polemika vai tāda spēle ar vārdiem, jo meža ekosistēma kā tāda jau tur tieši tikpat labi saglabājās. Nav jau tā, ka viņa kaut kur ir pazudusi, tajā vietā tas mežs atgriežas, vai mēs tur darām kaut ko, un viņš varbūt atgriežas efektīvāk, vai arī mēs nedaram neko, un tad viņš atnāk pats un turpina augt. Un svarīgākais, parasti jau šis jautājums ir bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas kontekstā, un tad ir svarīgākais paskatīties, kas tad notiek valstī kopumā, vai tad mums ir, vai šī te pielietotā sistēma ir savietojama ar senu mežu klātbūtni, ir savietojama ar bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu, un viens no tādiem rādītājiem, ko var izmantot, tam ir, piemēram, nesen beidzot ar ziņojumu noslēgusies Eiropas Savienības biotopu inventarizācija.
Tā inventarizācijā, kur galvenokārt tie darbi tika veikti saimnieciskajos mežos, tātad tur, kur cilvēks kaut ko dara. Jā. Mēs konstatējām ap 330,000 hektāru Eiropas Savienības nozīmes biotopu. Cilvēkiem jau parasti neizsaka īsti neko. 330,000, 300, 400,000, kas tas tāds ir? Tad tādam mērogam varētu teikt. Piemēram, liels uzņēmums ir Rīgas meži. Viņi apsaimnieko teritoriju, kas ir no Ogres Zilajiem kalniem līdz Mangaļa salai vienā virzienā un no Olainas līdz Garkalnai otrā virzienā. Tad apmēram skaidrs, kas tas pa mērogu. Latvijā konstatēto Eiropas Savienības mežu biotopu apjoms ir 5,5 reizes lielāks par šo te. Tātad jūs saprotat, cik daudz ir tās teritorijas. Reizē ar to mums ir svarīgas teritorijas, un tāpēc jau arī ir pieņemts šis lēmums par stingro aizsardzību. Tātad proporcija, kur ir stingrā aizsardzība, kur mēs neejam iekšā, ir svarīgas teritorijas, kurās, uzturēšanai ir lielāka nozīme, bioloģiskās daudzveidības kāpināšanai ir lielāka nozīme, un tad ir teritorijas, kurās mums ir jāfokusējās uz saimniecisko darbību. Tas līdzsvars ir panākams, skatoties uz valsti kopumā. Jā, bet manuprāt, tur ir tā, ka es gribētu tomēr varbūt no tāda saimnieciskā viedokļa teikt tā, ka padomu laikā, ja Krievu laikā, ja tā drīkst izteikties, saimnieciskā teritorija bija pamat virsmērķis, un līdz ar to dabas aizsardzība netika realizēta uz tā paša hektāra, kur veica saimniecisko darbību, un bija šī ekonomiskā virsmērķis. Tad 90. gadu vidū tika panākta vienošanās, kad uz katra hektāra mēs tomēr varam kaut ko izdarīt par godu dabai un veicināt otru virsmērķi dabas aizsardzību paralēli. Un principā mēs esam izgājuši pietiekoši garu periodu, ka šie divi virsmērķi ir visām platībām uzlikts ar diezgan spēcīgu klātbūtni. Citur vairāk, citur mazāk šī dabas aizsardzība, bet katrā ziņā paralēli tas iet. Tas ir novedis mūs pie ļoti liela normatīvisma, diezgan lielas birokrātijas un diezgan liela apgrūtinājuma. Un, principā, ir novedis arī to diskusiju pie tādas diezgan asas savstarpējās kritikas, polemikas, kas balansē jau uz cieņpilnu attieksmi sabiedrības locekļiem savā starpā. Un, principā, tiek šķelta jau sabiedrība un iesaistīt tie, kas ir ārpus nozars, ārpus arī dabas aizsardzības nozars, iesaistīt cilvēku, lai izšķirtu šo strīdu. Tā rezultātā mēs sākam sevi paralizēt. Mēs vairs nepieņemam saimnieciskus pragmātiskus lēmumus, mēs sākam pazaudēt produktivitātes mandātu mežsaimniecībā, un tas ir tupiks. Tāpēc iespējams mēs esam nonākuši pie tādas varbūt atskaites punkta, ka mums tomēr vajadzētu veidot atkal tagad tādu segregāciju, jeb atdalīšanu šo funkciju. Tātad dabas aizsardzības teritorijas ir ļoti svarīgas geogrāfiskā telpā un precīzi, kā saka, uz kartes un arī dabā, kur tas ir, un arī saimnieciskai rocībai platības ir jābūt pietiekoši brīvām, nereglamentētām no citām funkcijām, bet ar virsmērķi, ka tur veido produktīvu mežsaimniecību. Lai mēs kā uzņēmēji, kas arī ir mūsu pamatpienākums, konsolidētu resursus un vairotu, kā saka, ekonomisko potenciālu, uzkrātu kapitālu, ko tālāk jau atdotu, kā saka, par nozares pievienotās vērtības ķēdi uz priekšu. Un tādējādi vairotu rocību caur konkrētām darba vietām, caur konkrētiem uzņēmumiem un nestu labumu arī kopējai sabiedrībai nodokļu veidā. Un šis konflikts, manuprāt, šobrīd ir ļoti eskalējies, un tas, ko es varu novēlēt, kā saka, ierēdniecībai, sagatavot labus priekšlikumus, kur politiķi nebaidās pieņemt lēmumus. Jo šobrīd, beidzamā, jau vairāku gadu, teiksim tā, ka arī Kariņa valdība nespēja pieņemt šos lēmumus, un arī esošā valdība nespēja pieņemt lēmumus, bet tie lēmumi ir jāpieņem. Mums ir jāatjauno uzticība, un uzticība ne tikai pret cilvēkiem ārpus nozares, bet jau arī nozares iekšpusē,
pret nozares cilvēkiem. Tie, kas strādā, tie, kas uzkrāj kapitālu, tie, kas investē, mēs savādāk pazaudēsim uzņēmējus, kur ir gatavi riskēt, kur ir gatavi investēt Latvijā. Mēs noteikti bremzēsimies kā sabiedrība. Paldies, Uldi, ka tu iezīmēji jau šo faktiski pagrieziena punktu nepieciešamo domāšanā par to, kā mēs sadalām vispār saimnieciskā un dabas aizsardzību meža teritorijas. Bet mūsu raidījumā mēs esam nonākuši šobrīd līdz tam punktam, kad es gribētu pateikt mazu, reklāmas pauzi, mums nav reklāmas, mazu pauzi, kurā mēs atgriezīsimies pie jums nākamajā sērijā, kad būs turpinājums šai diskusijai jau par ekonomisko pusi, lai nebūtu tā, ka mēs ārkārtīgi garu raidījumu uztaisam. Tas, ko es varbūt gribēju no savas puses vēl kā kopsavilkumu pateikt par šo te mežu izstrādi un tās ietekmi uz nākotni. Es kā to redzu, nebūdams ne diplomēts mežsaimnieks, ne diplomēts ekonomists, bet tomēr mazliet apgrozījies meža nozarē. Es to redzu drusku tā, ka es to gribētu salīdzināt ar investīcijām nākotnē, jo patiesībā katra kailcirte būtu jāsaprot kā investīcija nākotnes gan CO2 piesaistē, gan nākotnes materiāla ražošanā. Jo analoģija varētu būt ar uzņēmumu, kura kontā, stāv miljonus eiro. Viņi tur stāv vienkārši, inflācija, kura ir lielāka nekā bankas procenti, to naudu vērtību pamazām noēd, bet uzņēmumam ir miljons, un tātad tas vērtīgs uzņēmums. Un tagad uzņēmums paņem un pusi šīs naudas ieinvestē jaunās tehnoloģijās, jaunā ražošanā. Ja mēs paskatāmies tikai uz bankas kontu, mēs esam sačakarējuši uzņēmumu, viņš ir 2 reizes nevērtīgāks pēkšņi palicis. Kaut gan šīs investīcijas un šī tehnoloģija jaunā, kas mūsu gadījumā ir attīstīta koku selekcija, vēl lielāka kopšanas paņēmienu izpratne. Mežsaimniecība kā tāda ir attīstījusies. Tāpat kā šī iekārta, ko ir nopircis tas uzņēmums, nākotnē dos iespēju nopelnīt, saražot, radīt vairāk. Tā kā es gribētu teikt, ka varbūt uz kailcirti mums jāskatās kā uz nākotnes investīciju. Bet šobrīd pagaidām teiksim paldies jums, skatītāji, un atgriezieties pie mums nākamajā sērijā, kurā mēs turpināsim šo iesākto diskusiju par jautājumiem, kas saistīti vairāk ar meža nozares to otro posmu. Koka rūpniecību vai koksnes pārstrādi.